Moduls Rīga un Velve piedāvā. Mēs pamanījām, ka tu esi ielicis uzsaukumu sociālajos tīklos ar aicinājumu meklēt dombiedrus un atbalstītājus un palīgus kādam jaunam pasākumam. Kas tas ir? Kas tā ir par ideju, no kurienes? Ļoti dīvaini atnākusi ideja. Es nestāstīšu to garo stāstu tagad, bet tas ir jauniešu neformālās izglītības un kultūras centrs ar koncertu zāli, ar mākslinieku rezidenču telpām un darbnīcām un dzīvesvietām un estrādi uz salas un sporta laukumu un lidlauku blakus un milzīgu ezeru un divām upēm un vienmēr sakot, tās ir kultūras dzirnavas, kā es viņus definēju. Šis vārds gan Latvijā ir diezgan jau aizsists, tāpēc biedrībai ir cits nosaukums, jeb cita abra. Es visu, ko esmu sasniedzis un kur esmu nonācis, es lielā mērā esmu tieši pateicīgs neformālai izglītībai un jauniešiem un visādām organizācijām. Jau kaut kādu pēdējos gadus es intensīvi mēģinu sevī atrast kaut kādu veidu, kā es spētu dot atpakaļ to, kas man ir dots, vai kaut kā dalītos. Un tad, lūk, pēkšņi man ir atnākusi vieta, telpa, ideja un visi apstākļi ir ļoti pateicīgi tam. Vieta ir Cīrava, Aizpuces novads. Mūsdienās jau ir nedala rajonos, bet Liepājas apriņķis, varētu teikt tā. Kur uz vietas tā vide ir diezgan seriāli skaista, ar ļoti skaistu tādu gotiski baroka laika pili, kur nolaistā stāvoklī, bet arī patreiz tiek celt uz augšu. Vienmēr sakot, tā videi tas potenciāls ir tik liels, ka es neredzu iespēju šādu projektu nerealizēt. Pamatā balstoties uz galveno ieceru un jauniešiem, kuri tur ir veseli 300 gabali. Vidusskolas vecuma jaunieši, kur mācās tur arodu vidusskolā, kur tiek atvesti no visa Kurzemes reģiona pamatā ar autobusiem, vai paši viņi tur nokļūst, kur viņi apgūst dažādus arodus, ja nemaldos 7 vai 8, un piekdienās viņi tika aizvest projām. Tātad šīs 5 dienas, šis nabaga mazais ciematiņš pēkšņi pārvēršās par tādu jauniešu meku, un vienīgā brīvā laika pavadīšanas iespēja ārpus svaiga gaisa un kaut kādām tāda tipa aktivitātēm viņiem ir tautas deju ansamblis. Tātad es atradu sevī to aicinājumu par to, ka ir reāli mērķa auditorija jaunieši, kuriem tieši tas ir vajadzīgs, jo drusciņi tā kā paokšķerējot par to vidi, noteikti ļoti kļūdaini teikšu, bet vismaz pusi no viņiem pēc arodu vidusskolas beigšanas, ja viņi pabeidz, jo viņiem bieži vien zudot motivāciju viņu beigt, vai jādodas strādāt, vai kaut kā, viņi dodas no Latvijas prom. Cik tālu šis projekts ir šobrīd? Kādā teritorija pieder? Šis projekts ir tik tālu, ka tādā ļoti, viņš ir Vēderā, viņš ir tik tālu, kad ļoti ātri tiks sakoordinēts gan Aizpuces dome, gan Cīravas dome, un ir atbalsts no viņa puses, pieder viņš konkrētam privātpersonai, kur ir gatavi par ļoti maziem līdzekļiem šķirties no šī diezgan palielā īpašuma. Tur tas ir arī droši vien atsevišķs stāsts par to, ka nav bieži cilvēki noteikti Latvijā, kurš tu sastaps, kuriem ir paliels īpašums un kur būtu nemaz tik labi situēti nav. Bet idejas vārdā viņi gatavi nākt pretī un šo īpašumu, par ļoti saprātīgām kaut kādiem noteikumiem viņam šķirties. Pirmais posms patreiz ir projektam apzināt visu mērķa auditoriju apstākļus, iespējas nokonkretizēt to, uzlikt uz papīra, kļūt sociāli aktīviem. Dažāda virziena, mazāk, lielāka pasākuma, sākot ar talkām un vienkārši vidas iedraudzēšanos ar vidi kaut kādā
tādā formā. Un tad nākamais solis, tad tas būtu šī gada nogale, kad šīs te īpašumas tiek iegādāts biedrības pārziņā. Biedrībai ir nepieciešami biedri, dombiedri, līdzdalībnieki. Pamatā ir vajadzīgi 9, pēc manām aplēsēm, jo pagaidām tas ir tādā attīstības procesā, kur visi var iesaistīties, lai tikai to, kas ir man tur tai plānajā prātiņā, tad viņš tiktu drusku salikts. Un saprast, ka kādu cilvēku vajadzīgi, cik tie vadītāji ir vajadzīgi, cik ir izglītības programmas speciālisti vajadzīgi, cik ir kuratori, cik ir un tā tālāk. Tur notikt jau iekšā viss kaut kas arī tagad var, bet kaut kādu zinām darbu tur ir jāveic un ir pāris lietas, kas ir diezgan tādā avārijas stāvoklī. Tā iekšējā apziņa un pārliecība ir tāda, ka tas nekas, tam visam var stāvēt pāri, cevišķi ir, jā. Kādos virzienos tas kultūras izglītība varētu virzīties? Ko tur varētu iemācīties jaunieši? Neformālā izglītība, tā ir tas balstakmenis, tad neformālā izglītība ietver sevi ļoti daudz ko. Viņa ietver sākot jau ar tādām primārām lietām, kā pat daļai izklaidējošiem, kas ir informācija caur literatūru, vai caur kino, vai caur cilvēku pieredzi, vai caur workshopiem, vai citu veidu darbnīcām, līdz reālām jauniešu līderu programmām, apmācībām, kādā veidā viņi var veidot vidi ap sevi, kādā veidā viņi var uzbūvēt to savu sapni vai realizēt savas idejas un nepametot to pašu reģionu. Tas tā kā būtu galvenais mērķis tieši uz jauniešiem, tad veicināt to viņu to pasaules atvērtības modeli līdz tādam līmenim, lai viņi saprastu, ka tas spēks ir viņiem pašiem un ka viņi izmantojot pareizi savus resursus un spēkus un domāšanu var panākt daudz vairāk nekā kaut kur aizmulkot projām vai meklējot laimi pilsētā. Kur sešķirsties no bērnu un pusauģu jaunradas centra ar pulciņiem? Pirmkārt jau tad pulciņš mūsu izpratnē tad ir konkrēts atkal arots. Keramikas. Hobijs. Jā, keramikas vai teātra pulciņš. Tas ir ļoti labi, ja tāds ir. Sāksim jau ar to, tur tāda nav. Nekā viņiem nav. 300 jaunieši no visas Kurzemes un katru gadu ap 100 jauniešiem absolvē to vietu, un viņi tā arī tur. Skaidrs, ka daļa no viņiem tāpat iespējams to laiku pavadīs savādāk. Tā ir viņa paša izvēle, bet daļa iespējams iesaistīsies. Un daļa no viņiem, tad sākot jau to, ka viņiem ir komunikācija ar vieslektoriem vai arī dažādām radošajām izpausmēm, darbnīcām, māksliniekiem, izstādēm, koncertiem. Neformālā izglītība pēc definīcijas ir vairāk iesaistīti citi jaunieši. Tātad jaunieši ar jauniešiem strādā, jaunāki cilvēki ar jauniešiem dalās pieredzē, dalās zināšanās visdažādākajās. Sākot ar to, kā apceļot pasauli, kas varbūt ir atkal pretruna, bet tajā pašā laikā, kā uztaisīt putnu būri vai jebko. To, kamēr tas nav izdefinēts precīzi uz kā izglītības izglītības modeli es nevaru tā izdefinēt, bet man liekas, ka Wikipēdija ļoti labi pateiks priekšā par to, kas ir neformālā izglītība. Kur tu pats var iemācīt kādam jaunietim? Tas bija baigais jautājums man vispār, kāpēc to darīt, jo ko tad es varu dot? Pašam tā aizraušanās vairāk ir fotografija un video māksla un jāteic, ka drusku pieklususi no manas puses, bet kaut kādu brīdi es biju ļoti aktīvs un sāku jau arī tādā starptautiskā līmenī kaut kur braukot ar tā definēto vidžeju mākslu. Un tajā brīdī, kad es sadūros ar šo te otro vārdu māksla, es tā kā pārtraucu, es tā kā nevarēju to kontekstu savilkt kopā, kad
ko nozīmē daudz raibas bildītes un ko nozīmē kaut kādu mesiķu stāstīt ar to visu. Un tad tur tā pretruna, ko auditorija vēlās un ko tu pats vēlies pasniegt. Tad kaut kā tas drusku pierim manī, un tagad tas atkal ir tas otrais vilnis, un tad tajā otrā vilnī paralēli trāpīs arī šis projekts. Es noteikti varētu vēl mūziku par nožēlu. Solfeģo ļoti vājā līmenī. Vairāk eksperimentāla elektroniskā mūzika, sākot ar vienkārši atspēlēšanu, mūzikas likšanu. Kā DJs 10 gadus agrāk aktīvāk, tagad ļoti, ļoti pasīvi. Vēl mūzika lielā mērā saistīta ir ar ierakstu studiju, kad viss piedalās kaut kādā darba tapšanā, idejās un ģenerēšanā. Tad, teiksim, ideju ģenerators laikam ir tā īpašība, kas arī noteikti ir, ko es spētu padot tālāk. Kā sevī veicināt to ģenerēšanas procesu, un man liekas, ka tas ir arī jauniešiem bieži vien nepieciešams. Tu būtu gatavs pārcelties uz dzīvi tur? Es sev tā arī samērā pailgi domāju, kā pats laikam Dzirnavās negribētu dzīvot. Tikai tāpēc, ka es gribētu to pasākumu kvalitīvu. Līdz ko es tur būšu, man no darba vidas vairāk ir pieredze. Tā paļaušanās pārāk liela ir uz to vienu personu, bet šis ir projekts, kur es nevēlos realizēt viens pats. Es nevēlos viņu pataisīt kā tikai savu projektu. Es nevēlos, lai es būtu biedrības saimnieks. Es gribu, lai tā ir biedrība, kas tu varētu tādā utopiskā formā, man jau liekas, bez ambīcijām nevar, ļoti reālā formā, pēc gadiem 10 funkcionēt arī pat par sevi. Un ja ir jautājums par mani, vai es vēlu būt gatavs, es esmu gatavs pārcelties uz Cīrovas apriņķi, noteikti atrast savu būdiņu tur un noteikti esmu gatavs tur atdoties līdz galam un uzbūvēt to projektu un kaut kādā mērā sev apsolot vismaz šos 10 gadus, lai tas viss tur rūc tā būtu. Kas tev varētu būt par māksliniekiem? Es domāju, ka tieši mākslas virzienā tad mūzika primāri, teiksim. Dēļ tā, ka man tā saistība mūzika, dēļ tā, ka tā aparatūra studijas, visas aparatūra un viss ierakstu, un viss tas noteikti tur varētu arī tikt realizēts, kas varētu būt, teiksim, tā varētu būt laikmatīgā deja, jo tur ir zāles, ir tādas lietas, kas nav citās vietās. Un noteikti, kas attiecās uz mākslinieku rezidencēm, tur vislielākā sadarbība un pateicība noteikti tam visam iestāja ar kultūras centru Serdi. Jo viņiem tas lauciņš ir pazīstams, viņiem arī pašiem interesē sadarboties un arī dalīt to būtību, jo to, ko viņi var piedāvāt, un ka viņi var piedāvāt arī blakus, jo tas ir 13 km attālumā. Tas ir roka aizsniedzams attālums, kur ir norealizēta prezentācijas un tā tālāk, kur vienu dienu mākslinieki ir vienā vietā, vienu dienu ir otrā vietā. Arī tādā formā. Tas mākslinieku rezidences centrs noteikti nav tas pats būtiskākais, bet bez tā nekā. Jo tās ir arī darbnīcas un radošā vide tiem pašiem jauniešiem. Tas ir tas, kas ir svarīgi tam centram, ka viņi viens otru tā kā papildina un darbina. Kāpēc būtu jādzīvo Latvijā un jādara kaut kas Latvijā? No tāda nacionāla patriotiskā viedokļa, noteikti esmu patriots pats, bet es nezinu, vai uz to tas aizvirzījās šis jautājums, varbūt arī nē, bet tas ir punkts, ko es noteikti pieminētu, kad laikmets, kad runā par to, kad savulaik, man liekas, ka Maikls Džeksons bija dziesma People United vai kaut kā tā saucās. Kad pasaule saplūst, viņi saka ceļot un atkal tāda tautu lielā staigāšana notiek.
un pateikt, nē, nu, tev vajag palikt tagad te Latvijā, un tev nevajag doties tur, kur tev varbūt sirds sauc. Jautājums ir, cik tālu tev tā sirds sauc, un sirds aicinājums uz kaut kurien doties ir, un kāpēc doties. Vai tā ir tāda vairāk akla sekošana savam kaimiņam, nu. Es teiktu, ka Latvijā ir norealizējums tieši viss tas pats, kas ir norealizējums, nu, nezinu, vienalga, jebkurā pasaules malā. Vai cilvēkam ir jāizvēlas būt laimīgam, nezinu, Vācijā vai nelaimīgam Latvijā, vai mazāk laimīgam Latvijā, mazliet vairāk laimīgam Vācijā, vai ir kaut kādi vēl papildus motīvi tomēr ciest un palikt šeit? No otras puses arī, jautājums jau nav tikai par dzīvesvietas maiņu mūsdienās, tas varbūt ir tāda ļoti primitīvā emigrēšanas nozīmē. Šeit nav darba, tur ir darbs, aizbrauc, strādāja, tur dzīvoja. Viens tāds dzīvoklītī staigāja no dzīvokļa līdz darbam atpakaļ. Un nekas tur, ne tu esi laimīgs, ne kaut ko izdara. Bet lielākā daļā jau tomēr to iespēju, vienkārši redzēt to plašo iespēju, ka tu vari braukt jebkur un dzīvot jebkur. Neierobežot sevi vienā vietā. Nē, tas noteikti. Es domāju, ka katram vajag tieši tā darīt, kur viņa aicinājums ir. Jautājums ir, cik tālu viņš to dara tādā aprobežotā aklumā, meklējot sev kaut kādu sociālu labumu, kaut kādu līdzvērtību kaut kam. Lai gan, manuprāt, ir ļoti daudz dažādu piemēru, kad daudz arī ir, kas atgriezušies, ir pierādījuši to, ka tas pats viss ir realizējums Latvijā, tikai drusciņi vajag kaut kādu pirmo spāru, vajag padomāt, pēkšņi pieslēgt galvu, kur ir atslēgusies. Jo, pakojot 3 stūru maizītes, nevajag īpaši tās galvu, tik daudz, cik pirkstus nenocirst. Un jautājums ir tas, kāds ir tavs, ko, manuprāt, neuzdod neviens, un viss te vieglās dzīves meklējumos, kāds ir tavs tas aicinājums, ko tu vēlies no sevis, vai tu vēlies sajust un darīt kādam prieku un darīt kādam labi, vai tu gribi redzēt, ka tavu vecāki, kur dzīvo laukos, kad viņiem pēkšņi ir parādās iespēja kaut ko ieraudzīt plašāk, ja tev nav iespēja viņus, teiksim, vairs aizvest, nezinu, uz Šveices kalniem, tad viņiem var, nezinu, nodemonstrēt milzīgi skaistu filmu uz milzīgu brīvdabas ekrānu par Šveices kalniem, un viņiem tā sajūta varētu būt līdzvērtīga, kā aizbraukt uz turieni. Tu izdari, tu piedalies tajā. Vai tu izveido kaut kādu mazu uzņēmumu Latvijas kaut kādā nomalē, kur nodarbojās ar kaut kādu specifisku lietu, vai ar visiem zinām, un tev ģimene ir pēdus, laimīga, un tev ir pie tam vesels pulciņš ar draugiem. Es nezinu, katra paša izvēlē tas ir, bet mans viedoklis ir, ka tā aklā skriešana projām un tad sprīdīšu sindromu. Tie sprīdīšiem nav tie gredzentiņi, kuras virpināt. Viņi nesaprot, ka varbūt viņiem nav īsti tas pūrs ielikts, kaut kur kabatā nevar atrast. Kur tā laimīgā zeme, jo, ko es dzirdu no viņiem, viņi atbrauc un viņiem vienalga, viņi uzskata, ka tur ir viss forši, bet viņi stāsta par to, cik tur ir slikti. Man nav ļoti daudz tādu piemēru, bet kaut kādas 10, 12 ir. Un katrs strādā savā nozarē, viens tur ir kaut kāds veikala vadītājs, otrs tur zemenes lasa, trešais vēl kaut ko. Bet skaidrs, ka līdz ko tev ir ģimene, tur izveidojusies bērni, tas ir jau savādāk, bet tas starta posms, kāpēc? Viņiem tā arī, viņi to atbild, viņi joprojām meklē, viņi meklē arī šo te gredzentiņu. Viņi meklē gredzentiņu varbūt ne tikai uz Latviju, bet meklē gredzentiņu uz savu dzīvi. Kur tad ir viņa tā laimīgā zeme, kur tad ir tas viņa piepildījums viņa dzīvē. Nē, var aicināt cilvēks vienkārši ieklausīties savā sirdīs, kas, manuprāt, ir patreiz pats galvenais, ko lielā mērā ir aizmirsus vispār sabiedrība kā tāda. Domāt ar sirdi, nevis domāt ar galvu. Domāt ar sirdi, sekot savai sirds apziņai. Vai tur. Cik tālu tas, kā es sen atpakaļ ar ļoti labu draugu savu, mēs organizējām festivālu Stukumu pēc smukuma.
Man liekas, ka pēdējais bija 2004. gadā. Tad, tur bija atskanēja jautājums, vai, man liekas, ka no pašvaldības. Vai mēs kaut ko varam norganizēt, vai savākt to cilvēku plūsmu, vai vēl kaut ko. Es īsti neatceros kā, bet es atceros to atbildi, kas man visus šos gadus ir gājis cauri un ar ko es atbildu. Ja man kāds kaut ko prasa, vai tas ir iespējams, tad es saku, jā, kaut vai kosmosa kuģi. Tā nav tāda tukša muldēšana. Tā arī ir. Vai kosmosa kuģi var?